Šobrīd Rīgā Ķipsales hallē piedaloties arī valsts prezidentei Vairai Vīķei Freibergai notiek labdarības koncerts, kurā tiek vākti ziedojumi Bestlanas terora aktā cietušajiem. Līdzekļi paredzēti krīzes upuru ārstēšanai Vaivaru rehabilitācijas centrā. Turpina Dana Albrehta. Pagājušajā nedēļā Latvija piedāvāja rehabilitāciju 20 Bestlanas ķilnieku krīzē cietušajiem bērniem, kuriem laimīgā kārtā izdevās izdzīvot pēc tam, kad 1. septembrī teroristi ieņēma skolu. Bērni 15 dienas kopā ar vecākiem var atlabt Vaivaru rehabilitācijas centrā. Mediķiem pieredze šādos gadījumos ir. Šeit jau iepriekš atlabuši gan Tausu traģēdijas upuri, bērni, kas cieta nolostot ugunsdzēsēju auto pacēlājiem, gan Maskavas Nordos teātra ķilnieku krīzē cietušiem. Jo pēc kādas nedēļas viņi saka arī, ka viņiem labāks miegs ir un ka viņiem mazāk jādomā par notikušo, un viņi var arī izrunāties, kas arī ļoti svarīgi ar speciālistiem. Latvijas mūziķi, kur jau 2 nedēļas ar asarām acīs sako līdz nežēlīgiem notikumiem Bestlanā, ir pārliecināti, ka ir jāpalīdz atlabt vēl vairāk bērniem. Tādēļ naudas vākšanai viņi vienojušies labdarības koncertā. Tur var savākt naudu tam visam pasākumam, lai varētu kaut mazākā mērā likvidēt tās sekas, jo mēs te visi ilgi un dikti esam sekojuši tam līdzisam, kas tur notika, un, tā ir iespēja, jebkurā gadījumā kaut kādā veidā palīdzēt, ja ne citādāk, tad tieši tā. Visa summa par biļetēm, ziedojumu kaste, kur stāvēs šeit Ķipselā, telefona balsojums un bankas konts, visa naudiņa, kur ieplūdīs šajās vietās, visa tiks nodota caur Labklājības ministriju, tālāk Bestlanas bērniem un viņu ģimenēm. Vienam bērnam 15 dienu rehabilitācijas kurs Vaivaros izmaksā vairāk nekā 500 latus, bet vēl aptuveni 300 lati ir nepieciešama aviobiļetei no Maskavas uz Rīgu un atpakaļ. Dana Albrehta, Sergejs Zavrotņos, LNT.